Labi, šajā ļoti lielajā, plaši pārstāvētajā fizikas stundā. Gribu teikt jums visiem labdien, arī visiem, kuriem es vēl nepateicu, jo jums sācies jauns gads. Cerams, ka šajā gadā būs labākas lietas notiksies, mazāk covid. Es esmu, jūs droši vien arī dzirdējāt to, ka pagaidām valdība domā, varbūt arī jums kā 12. atsākt mācības klātienē, bet pagaidām esmu tieši tikpat gudra, cik jūs. Es tāpat kā jūs lasu ziņas, un tad saprotu, vai man rītā ir jāiet uz darbu, vai man nav jāiet uz darbu, vai es varu vadīt stundas no virtuves. Bet ja mēs runājam un skatāmies, ka šodien bija pievienots, tad pēc plāna, kas arī ir pievienots, sanāk tā, ka nākošajā nedēļā būs pārbaudas darbs. Un tā kā mums pa vidu bija brīvlaiks, tad es izdomāju, mēs varētu šodien, un tad principā arī rītdien, un tad vēlreiz tiešām apkārt, ko tu mēs principā darījām, lai nav baigais stress un baigās steiga. Un tad nākošajā nedēļā rakstīt tā pārbaudas darbu. Tas pārbaudas darbs būs tāpatās, kā iepriekš skatījāmies uzdevumu.lv formatā. Visticamāk, tur būs kaut kāda tā kā elektromagnētiskais starojums, tāda ļoti plaša tēma. Tur droši vien būs arī kaut kāda materiāla, kurus es norādīšu, kurus varēs izmantot, lai varētu to visu darīt, īpaši kaut ko pamatojot. Tā. Bet, ja skatāmies, tās lietas mēģinam atcerēties, man pašai patiesībā arī bija baigais pārsteigums, ko mēs vispār esam šajā tēmā skatījušies. Tad šodien e-klasē ir, tā, nevar atrast to logu. Kaut kur pazudis. Šodien e-klasē ir pievienots dokuments. Kuriem? Kas ir šitien? Respektīvi, ja mēs skatāmies uz šo tēmu par mikroviļņiem un radioviļņiem, tad te augšpusē esmu ielikusi iekšā, lai vieglāk orientēties, kas bija tās lietas, ko mēs vispār skatījāmies un katrā atsevišķā stundā. Respektīvi, tie ir tie sasniedzamie rezultāti. Un tie ir sakopēti apakšā. Viņi tā arī ir no katras stundas, tāpēc viņa stundas sākumā ir, lai jau stundas sākumā var saprast, kas ir tās lietas, kas stundas beigās būs jāzina, un arī, lai nav tas baigais pārsteigums, kad atnāk pārbaudas darbs. Un tā ideja ir sekojoša. Es tā esmu iekrāsojis vienkārši, lai ir vieglāk orientēties, jo ļoti daudzas lietas savā starpā bija saistītas, un es negribēju izdalīt atsevišķi katram sasniedzamajam rezultātam kādu uzdevumu pielikt. Tāpēc es viņus iekrāsoju. Respektīvi, tie, kas ir vienā krāsā, tur var redzēt, ka iekavās ir viens un tas pats materiāls, tad ir kopā 3 materiāli par viņu īpašībām, par svārstību kontūru. Tas bija tas, ko es biju aizmirsusi, ka mēs vispār kaut ko bijām arī no teorijas skatījušies par svārstību kontūriem un kā antenas strādā. Tā. Un tad arī kaut kāda daža aprēķina uzdevuma. Tas jūsu galvenais uzdevums būtu sekojošs, šoreiz individuāli, jo es viņus pasaucu 2 iemeslu dēļ, tāpēc, kad pirmām iemeslam, tāpēc, kad varbūt ir kaut kas tiešām tā, ka viss ir aizmirsies, kad ir kaut kas jānoskaidro. Un otram iemesla dēļ, tāpēc, kad es gribēju ātri vēl parunāt ar saviem jūsu klases biedriem, kuri liek fizikas eksāmeni. Tad ideja ir sekojoša, laiks ir it kā pietiekami daudz, bet kā vajadzētu mācīties un sākt mācīties gudri, respektīvi atvēlēt visvairāk laika tam, kas liekas visnesaprotamākais vai visgrūtākais, un mazāk laika tam, kas liekas visvienkāršākais. Jo parasti 2 dažādos flangos ir aprēķinu uzdevumi, kas citiem iet ļoti viegli, jo tur ir jāsaliek tikai cipari iekšā, un tie, kas ir īpašību uzdevumi vai arī tajā svārstību kontūrā, kur vairāk kaut kas ir jāpaskaidro. Tāpēc katram sev iekšā jāieklausās, kas ir tā lieta, kas katram no jums vajadzētu obligāti paskatīties, un tad šo failu, kas atrodas tajā e-klasē, es viņu uztaisīju speciāli Google dokos, lai es varu veidot tās saites uz citiem dokumentiem, respektīvi, ja es uzklikšķinu, man interesē viņu īpašības, kur ir Dropbox, un tas Dropbox ir katrs no tiem failiem strukturēts diezgan līdzīgi. Respektīvi, pirmajā daļā ir diezgan daudz uzdevumu, šeit ir, piemēram, 7 uzdevumi, un tad tālāk ir kaut kādi paskaidrojumi un atbildes. Bet, piemēram, aprēķinu uzdevumos es ieliku nedaudz citādāk. Respektīvi, aprēķinu uzdevumos ir vēl viens solis pa virsu.
ir no sākuma ir tie uzdevumi, tad tālāk ir formulas, kuras tika izmantotas, vai tā doma, kur tika iegūti tie dati, jo citreiz ar tādu tā kā nelielu aprakstīju, kā var tikt uz priekšu pietiek, un nevajag obligāti skatīties tās uzreiz, padoties un skatīties īstās atbildes. Un tad zem tās aprēķina izmantotās formulas, tad pašā apakšā 3. lapā ir visas pārējās atbildes. Rekutē, kā ar to tikt galā. Labi, vai ir kāds jautājums par šo, kas jums tagad būtu jādara saistībā ar to 3. tematu atkārtojumu? Izklausās, ka jautājumu nav. Tad mēs varam principā to darbošanos veidot dažādi, respektīvi, ja jūs gribat, jūs varat droši palikt un vienkārši nolaižat to zoomu nost. Un, ja ir jautājums, jūs uzreiz man varat uzdot, jo es te taisīšu savas lietas. Bet, ja jums, nezinu, tā labāk patīk, vai varbūt, piemēram, no telefona to droši vien ļoti grūti gan zoomu, gan arī, piemēram, šo failu atvērt, tad var droši arī tā kā no zoomu slēgties prom, bet tad es gribu, lai jūs no manis atvadaties. Pirms jūs to darat, tāpēc, ka daudziem nav ieslēgts kameras un citādā kāda muļķīga sajūta. Savukārt, es gribētu tagad parunāt vēl pirms visi skrien projām. Gribētu parunāt arī ar tiem, kuriem ir eksāmens pie manis. Tā es atvēršu to skatu, lai es jūs redzu. Tā, jā, Artis, Kristaps, Roberts. Mums šodien bija, tad jau vēl kāds neredzu. Tomas, jā. Mums šodien bija ieplānota sanākšana, bet šodien es jūtos diezgan slikti, tāpēc šodien mums tas eksāmena konsultācija nenotiks, bet es ļoti aicinu, zinot, kā jums visiem iet, un zinot, ka es vēl šodien paskatījos YouTube, ka iepriekšējais ieraksts nav skatīts nevienu reizi, un mēs galīgi nebijām pilnīgi visi. Tad, zinot divas šīs lietas, es aicinu to šodienu, to šodienas, to brīvo brīdi veltīt tām lietām, kas ir iekavētas, un pastīties tajā pašā Dropbox mapē, kas ir e.uz.rchv 12 fizika, tur, kur ir visi mācību materiāli 12. klasē. Tur ir atsevišķi eksāmena mape, tur ir visi testiņi un visas atbildes, vispārējais, un iet un cauri tam un paskatīties, kas ir tās lietas, ko jūs neesat izdarījuši. Ja? Vienkārši, lai nekrīt tādā ziņā ārā, vienkārši neiesim uz priekšu jauno informāciju, bet var to veco informāciju izrunāt. Labi. Principā tagad no manis tas arī viss. Tie, kas grib droši paliek, prom nedzen, tiem, kuriem ir ērtāk, tie var arī Zoom slēgt prom. Bet tad pasakam man. Skolotāji, kad tad mēs nākamreiz tiekamies? Jā, paldies. Jā, vislabi. Principiāli mums bija domāts visu laiku otrdienās. Tas ļoti labi, ka tu man pateici, kā mēs darām tālāk. Mēs turpinām arī šajā semestrī otrdienās satikties tajā pašā laikā, vai ir kaut kādas citas lietas, nezinu, mācības vai kursi, kur jums traucē visu šo padarīšanu? Man darbā joprojām otrdienas ļoti labi. Otrdienas dar, jā. Nu labi, tad pagaidām paliekam uz to pašu, tad pēc nedēļas, kas ir otrdienā 4. Tad satiekamies ar visu to pašu tāpatās kā uz stundu, tad pieslēdzaties ar šo linku, tā arī tas eksāmenam der tas pats links, tas jūsu klases links. Labi. Es arī atslēdzos. Jā, visu labu. Redzēšanos. Visu labu. Man bija jautājums, es pieslēdzos nedaudz